Sveiki, zēni un meitenes! Šeit Tante Liene, un man jums ir sagatavots brīnišķīgs stāsts ar nosaukumu Nāc uz manu māju. Šodienas atmiņas pants ir no Apustuļu darbu 16. nodaļas 15. panta. Tajā rakstīts: Nāciet manā namā un palieciet tur. Šodienas stāsta vēstījums ir, ka rūpējoties par citiem, mēs kalpojam Dievam. Vai tev patīk apciemot citu cilvēku mājas? Vai tev patīk, ka cilvēki nāk uz tavu māju? Kad Lidija uzzināja par Jēzu, viņa uzaicināja jaunus draugus palikt pie viņas. Iespējams, ka stāsts notika šādi. Pāvila acis atvērās. Ej, jūs miega micas! Viņš modināja savus draugus Saulu, Timoteju un Lūku. Celieties, mums jābrauc uz Maķedoniju. Dievs man vakarā deva vīziju. Pāvils enerģiski paskaidroja: es redzēju cilvēku, kurš lūdza mani ierasties Maķedonijā un sludināt labo vēsti par Jēzu viņa valstī. Pāvils un viņa draugi iekāpa lielā buru laivā. Līdz Maķedonijai bija tāls ceļš, bet Dievs sūtīja spēcīgu vēju, lai tas laivu stumtu ātri. Pēc 5 dienām laiva piestāja Maķedonijā. Pāvils un viņa draugi devās kājām uz lielu, svarīgu un rosīgu pilsētu Filipiem. Sabatā viņi devās pārgājienā gar upi. Draugi bija dzirdējuši, ka daži cilvēki katru sabatu satiekas pie upes, lai kopīgi lūgtu un slavētu. Ejot gar upi, viņi ieraudzīja sieviešu pūli. Daudzi cilvēki tajos laikos domāja, ka sievietes nemaz nebija svarīgas, bet Pāvils gan zināja labāk. Viņš zināja, ka Jēzus mīl sievietes tikpat stipri kā vīriešus. Vīrieši apsēdās pie sievietēm. Viņas bija sajūsmā dzirdot Pāvila un viņa draugu teikto. Sievietes jau ticēja un pielūdza debesu Dievu, bet tagad viņas uzzināja par Dieva dēlu, Jēzu. Dievs atvēra sieviešu sirdis. Viņas saprata un ticēja brīnišķīgajām vēstīm, ko bija dzirdējušas. Es vēlos, lai mani kristītu, Lidija iesaucās, un tad es vēlos doties mājās un pastāstīt visiem par šo labo ziņu. Tā nu viņa un viņas ģimene tika kristīti. Lidija bija bagāta tirgotāja. Viņa pārdeva ļoti dārgu purpuru sarkanu audumu, kuru tajos laikos valkāja ķēniņi un ķēniņienes. Vai jūs vēlētos nākt un palikt manās mājās, kamēr jūs sludināt Filipos? Lidija jautāja Pāvilam un viņa draugiem. Lidija zināja, ka Pāvils, Timotejs, Sīla un Lūka, ierodoties viņas zemē un stāstot savai tautai par Jēzu, kalpo Dievam. Arī Lidija vēlējās kalpot tam kungam, palīdzot rūpēties par Pāvilu un viņa draugiem, kamēr viņi bija tur. Pāvils, Sīla, Timotejs un Lūka sludināja Filipos daudzas dienas. Daudzi cilvēki ticēja labajai vēstī par Jēzu un tika kristīti 4 sludinātāju darba un Lidijas sniegto rūpju dēļ.